Rīgas iedzīvotāji un galvaspilsētas viesi varēs baudīt neaizmirstamas 3 dienu svinības, kas norisināsies no 12. līdz 14. augustam, piedāvājot plaši izklaides programmu ikvienai gaumei gan pilsētas centrā, gan arī apkaimēs. Pašdarinātus gardumus un amatniecības izstrādājumus būs iespējams iegādāties Tirdziņos 11. novembra Krastmalā, Esplanādē, kā arī laukumā pie Rīgas Svētā Pētera baznīcas. Savukārt Jēkama laukumā varēs atrast dažādus labumus no Latgales ciemiem un laukiem. Jau tradicionāli Spīķeru kvartālā Rīgas Svētku restorānā gārdēžiem būs iespēja izbaudīt Rīgas labāko restorānu piedāvājumu, ļaujoties īpaši galvaspilsētas svētkiem radītajam gastronomiskajam ceļojumam. Kultūras pilī Ziemeļblāzma 13. augustā Rīgas svētku ietvaros pasākums ģimenēm un bērniem brīnumainais kino parks. Pasākums norisinās no 12. līdz 10. vakarā. Būs dažādas programmas gan lieliem, gan maziem. Apmeklētāji varēs iejusties kino aktieru lomā, izmantot dažādas kino proves, darbnīcas, kas saistītas ar kino grims, salonu frizētavu, tāpat tās arī varēs nobildēties kādā skaistā fotosalonā. Mazākie tiks aicināti uz leļu darbnīcām, arī apskatīt animācijas brigādes veidotās multfilmas. Tāpat arī kameras zālē būs dažādas filmas dokumentālās. Sevišķi vēlos uzsvērt, ka būs mans tēvs banķieris un arī režisore Ieva Ozoliņa. Savukārt vakar izskaņā lielajā zālē 3 lieli koncerti. Pirmais koncerts 16:30 ar Daumantu Kalniņu un Aiju Vītoliņu un apvienoto bērnu orķestri. 6:00 vakarā Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, čelu grupa Dream Team un pašā vakara izskaņā orķestris Bellakords. Gaidīsim Ziemeļblāzmā Rīgas svētkos 13. augustā. Grīziņkalna apkaimes iedzīvotāji, kā arī visi tie, kuri vēl atceras leģendāro grupu Menoķis un kas priecātos tikties ar populāro aktieru Paulu Butkeviču, aicinātu doties uz Grīziņkalnu, kur kino skatīšanās tika piedāvāta jau tālajā 1939. gadā. Imantā pie Kultūras un atpūtas centra Imanta Parciņā šogad būs tāds Rīgas svētku pasākums, kā vēl nevienu gadu nav bijis, jo brīnišķīgi šajā tēmā, kas ir Rīgas kino, mums iekļaujās vesela liela filmas uzņemšana, kas viss notiks Imantā, un visi ir aicināti piedalīties kinofilmas uzņemšanā. Mans draugs patiešām nenopietns cilvēks. Šis pasākums ir vienlaikus gan filmas uzņemšanas atvērtais laukums, kurā ik viens varēs redzēt, kā tiek uzņemts filmas ainas, sarunāties ar profesionāliem aktieriem, filmas veidotājiem, satikt režisorus, scenāristus, vispārējos un piedalīties arī filmu kastingos. Tie, kas nevēlas kļūt par filmu zvaigznēm, varēs piedalīties radošās darbnīcās. Mums būs paklāja cirpšanas sacensības, varēs pielēkot tērpus, grimēties. Viss notiks mūzikas pavadībā, jo notiks koncerts bērniem no 3:00, pēc tam no 6:00 mūs priecēs Jānis Paukštello ar muzikāliem priekšnesumiem, tad būs aktieru grupa Vija Regīna un visi noslēgumā 9:30 tur aitas Roza. Rīgas svētkus piedāvā Rīgas domas sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi un nodibinājumu Rīgas turisma attīstības birojas. Organizē Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departaments kopā ar pasākumu veidotājiem, uzņēmumiem un sabiedriskajām organizācijām.